Labdien visiem, kas ir pievienojušies šim webināram šodien. Paldies par interesi. Šodien mēs vēlamies jums sniegt informāciju par vairākiem projektu konkursiem, kas starptautiskajās programmās tiek atvērti vai jau ir atvērti. Tie būs pavisam šoreiz tie būs 4, tad divas prezentācijas būs saistībā ar Latvijas bilaterālajām programmām. Viena tas būs Latvijas, Lietuvas, Taivānas fonda kārtējais ikgadējais konkurss un tā konkursa nosacījumi, kas šogad ir jau atvērts. Otra būs sadarbības programma Latvijas, Francijas osmozes programmas ietvaros. Tā ir mobilitātes programma, kurā tad arī konkurss ir atvērts. Un būs vēl divas ziņojumi par konkursiem, kas šogad ir atvērti jau Eranet kofonda ietvaros. Jāsaka, ka šie abi konkursi būs pēdējie šo Eranetu ietvaros. Jautājumus, es domāju, jūs varat, ja tādi būs, jautāt pēc katras prezentācijas, vai arī paša webināra beigās arī tad ir iespēja uzdot jautājumus par jebkuru no šīm informācijas. Un es tad aicināšu tagad Līvu, manu kolēģi Līvu, pastāstīt par Latvijas, Lietuvas, Taivānas zinātniskās sadarbības fonda konkursu, kas ir atvēries šogad. Labdien, es pastāstīšu par Latvijas, Lietuvas, Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda konkursu 2024. gadā. Un galvenais ir tas, ka kopumā projektā var pieteikties, jāpiesakās ar visu 3 valstu dalībniekiem, lai pārstāvētu visas 3 puses Latviju, Lietuvu un Taivānu. Būtiski ir tas, ka katram pieteikums ir jāiesniedz par konkursu atbildīgajā institūcijā. Latvijas gadījumā tā ir Latvijas zinātnes padome. Konkursu var pieteikt visās fundamentālo un lietišķo pētījumu jomās, tostarp humanitārās un sociālās zinātnēs. Un būtisks ir arī tas, ka projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās, zinātniskās institūcijās un uzņēmumos strādājušie speciālisti, zinātnieki vai akadēmiskais personāls. Mājaslapā jau šobrīd ir atrodama informācija par konkursu, kā arī pieejami projekta dokumenti, tajā skaitā pieteikuma veidlapa un visas noteiktās prasības, pielikums un arī novērtēšanas veidlapa. Un projekta izpildes laiku var plānot uz 3 gadiem. Projekta tiešās izmaksās galvenokārt var iekļaut nodarbināto atalgojumu, tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, līguma pētījumu un līguma darba izmaksas, izmaksas par instrumentiem, materiāliem un piegādi, kā arī zinātniskā aprīkojuma un iekārtu pamatlīdzekļu izmaksas, komandējuma izmaksas un darba braucienu izmaksas, kas saistīti ar komandējumiem uz Lietuvu vai Taivānu, kā arī projekta partneru kopību konferenču, darba semināru un dažādu pasākumu organizēšanas izmaksas, kā arī visus citus ar projekta izpildi tieši saistītos izdevumus. Projekta netiešās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10% no projekta tiešo izmaksu summas, un netiešās izmaksās jūs varat iekļaut zinātni apkalpojošā personāla izmaksas, visas izmaksas, kas saistīts ar zinātnisko iekārtu uzturēšanu darba kārtībā, sakaru izmaksas, piemēram, telefons, internets, pasts un tā tālāk, talpu uzkopšanas izmaksas, komunālo maksājumu, talpu nomas, apdrošināšanas kancelēs, preču un citas izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanas nodrošinājumu. Un ņemot vērā darbinieku atlīdzību, nosakāmās likmes, būtiski vērst uzmanību, kad zinātniskiem vadītājiem tie var būt līdz 30 eiro stundā, galvenam izpildītājam līdz 24 eiro stundā un izpildītājam līdz 19 eiro stundā. Un kopumā fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu eksato zinātņu jomā 25 000 eiro gadā un humanitāro un sociālo zinātņu jomā 20 000 eiro gadā Latvijas pusē.
Un konkursu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024. gada 30. aprīlim, un rezultātu paziņošana plānotā oktobrī, novembrī. Projekta īstenošana tiks uzsākta nākamā gada 1. janvārī. Visu to, kas būs atbalstīti, un plašāka informācija par konkursu pieejama mūsu mājaslapā. Kā jau minēju iepriekš, tur būs gan nolikums, gan pieteikums, gan arī novērtēšanas veidlapa, kā arī droši jūs varat rakstīt ēpastus vai zvanīt uz norādīto tālruni. Paldies par uzmanību! Jā, paldies, Līva. Vai ir kādi jautājumi šobrīd tūlīt? Laikam neredzu, ka ir neviens nepiesakās. Lūdzu. Jā, lūdzu. Tūlīt dzims. Pagaidiet mirklīti, saslēgsimies. Tātad, jā, sveiki, Elza. Sveiki, Līva, paldies. Tātad 25,000 gadā tas ir uz cik gadiem vēlreiz? Uz 3 gadiem. Tātad, Katru gadu 25,000. Katram dalībniekam. Jā, Latvijas pusē. Ok, tad būtībā, ja mēs piesakamies uz 3, 75 kaut kas pareizi? Jā, Latvija un Lietuva, tas ir viņa pusē atbildīgās institūcijas to uzrauga. Mēs uzraugam tikai Latvijas pusi un Latvijas pārstāvim mēs gadā dodam 25,000. Ok, kāds ir apmēram procents pozitīvi, negatīvi, plus mīnus? Kopumā tiek atbalstīti 4 projekti katru gadu. Un tā. Un vidējais pieteikums skaits gadā ir aptuveni ap 30 projektiem. 4 pret 30. Ok. Pagājušajā gadā bija 26. Labi, skaidrs, tas arī no manas puses viss. Paldies. Jā, paldies. Jā, vēl kāds jautājums? Es tā kā laikam neredzu. Jā, tad paldies, Līva, un tagad mēs ejam tālāk pie osmozes programmas konkursa. Tad Elza, lūdzu. Jā, labdien! Tātad par osmozes programmas 2024. gada mobilitātes projektu konkursu. Hubert Kuriena partnerības programma Osmoze ir Latvijas-Francijas sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā. Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt augsta līmeņa zinātnisku pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām grupām, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi. Osmozes programmas mobilitātes projekta aktivitāte ir savstarpēji Latvijas un Francijas dalībnieku īslaicīgi mobilitātes pasākumi, kur ilgums nav garāks par 30 kalendārajām dienām. Mobilitātes projektus var pieteikt visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, tai skaitā humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Projektu vienlaicīgi īsteno Latvijas un Francijas dalībnieki, savstarpēji sadarbojoties. Projektu var iesniegt gan zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, kā arī valsts vai privātais uzņēmums. Lai uzņēmums varētu pieteikties projektu konkursā, tam papildus izvirzītas prasības, ka tam nav nodokļu parāds, nav pasludināts maksātnespējas process, citas prasības šajā sakarā par saimniecisko darbību, kā arī tas nav iekļauts sankciju sarakstā. Latvijas dalībnieka zinātniskais vadītājs var piedalīties tikai vienā projektā. Un Latvijas dalībnieks izstrādā projektu latviešu valodā un iesniedz to padomē kopā ar dokumentu kopu, kura ietver mobilitātes projektu tāmi, gan Latvijas, gan Francijas projekta dalībnieku zinātnisko vadītāju CV latviešu vai angļu valodā, kā arī pilnvaras kopiju, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona.
Iesniedzot mobilitātes pieteikumu, lūdzam neaizmirst, ka pieteikumu kopā ar iepriekš minēto dokumentāciju jāparaksta kā vienu datni gan iestādes parakstiesīgai personai, gan projekta zinātniskajam vadītājam. Francijas puses dalībnieks projektu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Francijas puses konkursu noteikumiem. Latvijas dalībnieka mobilitātes pasākumu izdevumi sevi ietver dienas naudu, kas šī brīža MK noteikuma numur 969 redakcijā ir 60 eiro dienā. Tālāk ceļa transporta izdevumus, apdrošināšanas polises iegādes izdevumus, kā arī izdevums par viesnīcu, kas attiecīgi nepārsniedz 250 eiro par diennakti. Mobilitātes izmaksu kopsumma kalendārajam gadam nedrīkst pārsniegt 5000 eiro. Līdz ar to, tā kā projekts tiek parasti īstenots uz 2 gadiem, tātad 10 000 eiro uz 2 gadiem. Katrā gadā 5000 eiro. Vēršam arī uzmanību, ka programmas ietvaros netiek sektas izmaksas, kas nepieciešamas dalībai konferencēs, kongresos un projekta pētniecības darba īstenošanai. Tātad pieteicējiem ir jāatrod cits finansējuma avots, no kura sekt šīs izmaksas. Tad par termiņiem. Mobilitātes projekta iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 31. maijs līdz 5:00 pēcpusdienā. Aicinam iesniegt pieteikumus laicīgi, lai tomēr mēs pirms termiņa vēl paspējam apskatīties, vai pieteicējs iesniedzis visus dokumentus, vai ir visi paraksti. Un, ja nu kas, tad paspējam vēl lūgt novērst kādas neatbilstības administratīvajiem kritērijiem. Pēc šī termiņa pieteikums nav precizējams. Tātad, ja gadījumā tas būs neatbilstoši kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiks noraidīts. Rezultātu paziņošana ir plānota šī gada novembrī vai decembrī. Kā jūs iepriekš minēju, projektu var pieteikt īstenošanai uz 2 kalendārajiem gadiem, un mobilitātes projekta uzsākšanas datums ir 2025. gada 1. janvāris. Tātad paldies par uzmanību. Ja kas, tad plašāka informācija ir tīmekļa vietnē, un esiet laipni aicināti ar mani sazināties, ja ir kādi jautājumi. Paldies. Jā, paldies, Elza. Vai arī par šo programmu ir kādi jautājumi? Mārtiņš aplaudē. Varbūt Protams. Ir jautājumi. Jā, lūdzu. Kā tad bez tā? Tātad Labi. arī par šo programmu kāds ir apmēram tas pieteicēju un atbalstīto projektu skaits? Ir tā, ka ar katru gadu mums pieauga aktivitāte. Pirms tam mums bija konkurss reizi 2 gados, tagad ir reizi gadā. Pagājušajā gadā bija iesniegti 12 mobilitātes projektu pieteikumi un tika atbalstīti 5, ņemot vērā, ka Francijas puse izrādīja interesi tātad aktīvāk piedalīties šajā programmā no Francijas puses. Jā. Viņi tā kā arī mēs braukt uz šejieni, vai vairāk tā kā mēs braucam pie viņiem? Apusēji. Tie ir mobilitātes programma, kura abās pusēs ir paredzēta mobilitātes braucieni. Ok, labi, paldies. Jā. Vēl viens jautājums ir, lūdzu. Jā, es īsti nesapratu. Tu teicāt 2 gadi, ja, uz 2 gadiem tas, bet tā mobilitāte 30 dienas, līdz 30. Tad kā īsti es nesapratu? 2 gadi vai 30 dienas? Ir tā, ka tātad pats mobilitātes projekts ir uz 2 gadiem, bet mobilitātes pasākumu, tātad viens brauciens nedrīkst būt ilgāks par 30 kalendārajām dienām. Jums var būt vairāki braucieni projekta laikā. Tātad tā mobilitātes aktivitāte, ka jūs dodaties pie Francijas partnera, jums ir īslaicīga tikšanās, sadarbība, kas notiek
vairākas reizes projekta laikā, jums savstarpēji braucot vienam pie otra. Parasti arī ar šiem izdevumiem nemaz nevar nodrošināt tik garas mobilitātes, kas pārsniegtu 30 kalendārās dienas. Skaidrs, jā. Es varbūt gribētu šeit piebilst to, ka šī mobilitāte, lai naudiņa ir neliela, tad programma ir tāda veidot ar mērķi, lai jūs veidotu sadarbības kontaktus tālākai sadarbībai ar kādu no Francijas partneriem, ja, kas jums ir tad interesants vai kas. Un viens no varbūt rādītājiem, par ko arī franči pagājuši gadu bija priecīgi dzirdēt, kad mums šajos mobilitātes projektos ietvaros ir tapuši projektu pieteikumi Apvārsnes Eiropa programmai. Varbūt ne visi bija sekmīgi, bet tas jau ir ļoti labs rādītājs. Tas ir tas mērķis pamatā šai programmai. Vēl kādi jautājumi? Laikam nav. Nu, tad ir kārta manai prezentācijai. Tad Elza lūdzu nākošos slaidus. Jā. Tad jau mēs pārējām pie Eranet aktivitātēm un konkrēti šī brīdī es jums pastāstīšu par Eranetu Čistera 4 šī gada projektu konkursu. Tad šis Eranets, kas saucās European Coordinated Research on Long-Term ICT and ICT-Based Scientific and Technological Challenges, kopumā šajā Eranetā strādā 32 zinātni un inovāciju finansējušās organizācijas no dažādām valstīm, no 29 dažādām valstīm, tostarp bez Eiropas Savienības dalību valstīm. Es vēlos uzsvērt, ka šeit ir iesaistīta arī Brazīlija, Kanāda, Izraela, Šveice, Turcija, Taivāna un apvienotā karaliste. Jūs redzat šī Eraneta darbības laiku, un Eranets pats beidz darboties tad nākošajā gadā, kā jau es pašā sākumā webināram teicu, tad šīs būs, acīm redzot, šajā Eranetā pēdējais projektu konkurss. Un tad mērķis ir atbalstīt šī Eranet ietveros ar lietojumos iedvesmotus fundamentālos pētījumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai komunikācijas tehnoloģiju joma saskarsmē ar citām nozaru tehnoloģijām, tad pārnozaru pētījumu virzienu. Un Eranetu vada Francijas Nacionālā zinātnes aģentūra. Nākošo lūdzu. Tātad konkurss, konkrēti jau šī gada konkurss, ir atvērts šī gada 16. janvārī, un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 10. aprīlis, 5:00 pēcpusdienā, bet tas ir centrālās Eiropas laiks, tad īstenībā Latvijā tas ir 6:00, ja, vakarā. Konkursa rezultātu paziņošana ir plānota jau šī gada oktobrī, un sekmīgo projektu uzsākšana plānota kaut kur sākot ar šī gada decembri vai arī 25. gada pirmajiem mēnešiem. Visas manas iepriekš nosauktās valstis, kas piedalās šajā konkursā, ir šī konkursā ieguldījuši naudu apmēram 11,56 miljonus eiro apmērā. Un šodien mēs jums stāstām par šo konkursu, bet pats Čistera tad organizē centrālo webināru par šo konkursu, un tas notiks šī gada 25. martā 2:00 pēc Briseles laika. Šeit jūs redzat saiti, lai iepriekš reģistrētos, un tur var pat jau tīmekļa vietnē uzdot jautājumus, kas jūs interesētu par šo konkursu detalizētāk uzzināt jau no paša Čisteras koordinātora. Un vēl viens informācija, ka, lai atrastu partnerus šiem projektiem, kas iesniedzam šajā konkursā, ir Čisteras mājaslapā ir pieejams saite ar rīku, partneru meklēšanas rīku, ko es ieteiktu arī izmantot tiem, kam nav šis noteiktais sadarbības partneru skaits, kas ir nepieciešams projektu pieteikumā. Nākošais, lūdzu.
Tātad konkursa tematikas. 2 konkursa tematikas. Viena ir, es netulkoju to latviešu valodā, bet es domāju, ka speciālisti to visu saprot. Tātad ģeogrāfiskās informācijas sistēmas saistībā. Tātad visi jautājumi, kas tiek sagaidīti un kā projekta pieteikumi tiek sagaidīti, tad tiek sagaidīti šajā tematikā Multidimensional Geographic Information Systems. Te man ir sīkākā tekstā uzrakstīts, kādi jautājumi ir jāskar projekta pieteikumos. Es tos nepārskaitīšu, droši vien šī prezentācija jums būs tiks vēlāk nosūtīt, jūs varat iepazīties, bet šis ir teksts no konkursa nolikuma, teiksim tā, centrālā, kur arī šo visu var atrast. Nākošo. Tātad otra konkursa tematika, tātad konkursam ir 2 tematikas. Tas iepriekšējais bija šīs ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, un otrs ir Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems. Un atkal šeit ir, kādi jautājumi ir jāskar projekta pieteikumos, ko sagaida ERANETS no konkursā iesniegtajiem projekta pieteikumiem. To jūs varat, es saprotu, ka šobrīd to nevar visu izlasīt, bet to jūs varat vēlāk iepazīties ar tiem detalizētāk. Nākošais. Jā, tātad vēlreiz par konkursa nosacījumiem. Tātad projekta pieteikumi ir jāatbilst vienai vai otrai no iepriekš minētajām konkursa tēmām. Konkurs notiek vienā pakāpē, tad viena kārta būs tikai, tāpēc jau rudenī būs zināmi rezultāti šim konkursam. Un nosacījums ir, kad var pieteikt tādu projektu, kurā ir pārstāvētas vismaz 3 konkursā finansējumu ieguldījušās valstis, tātad zinātnieki vai uzņēmēji, arī tā skaitā, no tādām valstīm, kas piedalās ar naudiņu šajā konkursā. Projekta ilgums, tātad 3, jā, tas ir minimums. Vidēji iepriekš, paskatoties, kādi projekti tika iesniegti iepriekšējos Čisteras konkursos, tad vidēji konsorcijas projektam veidojās no 5–6 dalībniekiem. Bet pietiek arī ar 3. Projekta ilgums var būt 2 vai 3 gadi. Tas ir izvēles jautājums par to, kāds ir laiks nepieciešams, lai īstenot konkrēto projektu. Un nosacījums ir tāds, ka viens partneris projektā, viņa finansējums nedrīkst pārsniegt 60% no visām projektu kopējām izmaksām. Tas nozīmē, ja ir 3 partneri, tad 3 valstu finansējums saplūst viena projekta īstenošanai. Un viens no partneriem, viņa finansējums nedrīkst būt 60% no visa šī kopējā finansējuma apmēra. Projektus konkursā centralizēti vērtēs un piesaistot neatkarīgus starptautiskos ekspertus. Un tad ir 4 konkursa kritēriji. Viens ir, ka projekts atbilst konkrētai konkursa vienai vai otrai tematikai, tad projekta zinātniskā un tehnoloģiskā kvalitāte, tad ir kritērijs ietekme un spēja īstenot projektu, pēdējais kritērijs. Nākošo lūdzu. Tad, ja par konkursu un Latvijas nosacījumiem, tad šobrīd Latvijas zinātnes padome konkursā ir apsolījusi 600 000 eiro. Mēs prognozējam, ka tas varētu būt atbalsts 2 līdz 3 projektiem. Katrs Latvijas dalībnieks projektā var prasīt līdz 100 000 eiro uz katru projekta gadu. Piemēram, ja tas ir 3-gadīgs projekts tiek plānots, tad maksimālā summa, ko Latvijas zinātnes padome piešķirtu, ir 300 000 eiro. Mēs aicinām pieteikt projektus, kuros ir iesaistīti ne vairāk kā 2 partneri no Latvijas. Ja tas jau ir 3, tad tas jau ir finansiāli mums ļoti grūti tādus projektus. Tas nozīmē, jūs jau redzat, tad īstenībā viens projekts paņem gandrīz visu naudu, kas mums ir ieguldīts šobrīd konkursā. Bet pamatā mums, teikšu godīgi, laikam līdz šim nav bijuši šie 3, bet
dažos citos eranetos parādījās tāda tendence, kad mēģināja 3 partneri no Latvijas iesaistīties projektā. Un kam tad mēs piešķiram finansējumu? Tad mēs piešķiram finansējumu, kas ir projekta partneri. Tās ir zinātniskās institūcijas, tās ir universitātes, valsts zinātniskie institūti un dažādi zinātniskie centri, un kā arī inovatīvi mazie un vidējie uzņēmumi. Tālāk. Paldies. Un tad, par informāciju, tad informācija un konkursa dokumenti, pieteikuma veidlapa, vietne, kur ievadīt projekta pieteikumu, ir atrodama Čisteras tīmekļa vietnē, šeit ir saitīta. Informācija par šo konkursu ir atrodama arī pirmkārt Čisteras publicētajos paziņojumos, LinkedIn, un Twitter, sociālajos mēdīju vietnēs. Un, ja ir jautājumi par šo konkursu, tad var droši griezties pie manis. Šeit ir mans telefons un e-pasta adrese, lai sastādītu pareizu projektu pieteikumu un risinātu jautājumus, kas ir neskaidri. Tas man ir viss par šo konkursu. Vai šobrīd ir kādi jautājumi? Liekas, šobrīd viss ir skaidrs, nav jautājumi. Tad mēs varam pāriet pie nākošās prezentācijas par cita eraneta, tad ICT Agri-Food šī gada projekta konkursa. Dace, lūdzu, ja? Labdien, semināra klausītāji! Pastāstīšu par šo Eranet paredzēto projektu pieteikumu konkursu. Šī gadījumā gan jāsaka, ka konkurss vēl nav izsludināts. Tas tiks izsludināts 20. martā, tāpēc tik detalizētu informāciju es vēl nevarēšu sniegt par to, kurā datumā ir iesniegšana un tādiem jautājumiem, jo tas viss taps publicēts 20. martā. Lūk, un šī Eranet projekta mērķis ir veicināt valstu sadarbību, lai sekmētu informāciju un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanu lauksaimniecībā un it īpaši, lai nodrošinātu ilgspējīgu drošu pārtikas ražošanu. Eranet projekts sākās 19. gada 1. oktobrī, un tas arī noslēgsies pavisam drīz 31. martā 2025. gadā. Un koordinators ir Vācijas Federālās lauksaimniecības un pārtikas aģentūra, un konsorcijā piedalās kā ir finansējušās organizācijas no 21 valsts. Un tātad šis būs pēdējais arī konkurss šajā projektā. Īsi par iepriekšējo konkursu. 2022. gadā bija iepriekšējais konkurss, un tajā vērtēšanai, kā atbilstoši, tika pieņemti 17 projektu pieteikumi, finansēti tika 7, un jāatzīmē, ka no Latvijas mums bija viens sekmīgs projekts ar Latvijas līdzdalību. Tas ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātnieki kopā ar Turcijas, Polijas un Argentīnas zinātniekiem piedalās pētniecības projektā par platformu tādām izveidēm, kas nodrošinātu informāciju par medus kvalitāti, sākot jau no bišu stropiem līdz pat lietotājiem. Ja? Un jūs arī variet paskatīties tajā projekta mājaslapā. Projekts gan sākās salīdzinoši nesen, kā tas attīstās un kādi ir tā sekmes un progress. Par jauno konkursu, 24. gada konkursu, tā mērķis ir digitalizācijas risinājumu ieviešana, ja, lai varētu veicināt lauksaimniecības un pārtikas
drošas sistēmas, ja, un attīstību. Izsludināšana, kā jau teicu, būs 20. martā. Konkurss arī notiek vienā kārtā, un šeit jāpievērš uzmanība ir uz to, ka ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija būs nepieciešama. Un tas ir domāts, var sakot, ja jūs piereģistrēsieties un pēc tam neiesniegsiet to projektu, tad nekas slikts nenotiks. Bet, ja jūs neiereģistrējaties un gribat sniegt projektu, tad tādā gadījumā gan sekas būs ļoti sliktas, projekts netiks pieņemts vērtēšanai. Un tas ir domāts šī reģistrācija tāpēc, ka ļoti īsā laikā, lai varētu veikt projektu izvērtēšanu, lai jau būtu skaidrs, kādās jomās tiks iesniegti projektu pieteikumi, un jau lai saulaicīgi varētu tikt jau uzrunāti iespējamie eksperti, un kā noslēdzoties konkursam, lai nekavējoties uzreiz varētu jau uzsākties projektu vērtēšana. Tātad aprīlī arī tiek plānots seminārs par jau konsorcija, konkursa sekretariāta organizēts seminārs par šo konkursu, bet arī datumu es vēl diemžēl nevaru precizēt, kurā aprīlī tas būs. Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta 24. tātad jūnijā. Droši vien arī, ja izsludina 20. martā, tad 2. jūnija pusē, cerams, ka nebūs 23. vai 24. jūnijā jāiesniedz. Ja? Un izvērtēšana ir paredzēta, ka būs jau rezultāti oktobrī, un ka 25. gada sākumā varētu arī uzsākt veiksmīgo projektu īstenošanu. Un jāatbilst projektu pieteikumiem ir šādām tēmām. Vai mākslīgā intelekta sistēmu izmantošana, lai veicinātu digitalizācijas un pielietojumu lauksaimniecības un pārtikas nozarē. Tad tēma par pēcindustriālo lauksaimniecību, šeit zināšanu un digitālo tehnoloģiju izmantošana, lai veicinātu lauksaimniecību un ieviestu labāku prakses šajā jomā. Un trešā tēma ir viedu lēmumu izstrāde un pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā, tātad arī to atvieglināšana šo lēmumu pieņemšanas, izmantojot informāciju tehnoloģijas. Un kas vēl ir interesanti, kas līdz šim nav bijis ICT Agri-Food konkursos, ir 4. joma, kas ir atvērta tēma, lai tā atbilst konkursa mērķim. Tas ir galvenais noteikums, bet nav tik ļoti, kā lai saka, uz tām iepriekš minētajām tēmām, ja jūs būsiet atraduši kādu jaunu pieeju, ja, lai sasniegtu konkursa to mērķi, ja, tad jūs neesat ierobežoti šajās 3 augstāk minētajās tēmās. Lūk, un patreiz ir interesi par konkursu, es atvainojos, man ir kļūda, 2004. gads, tātad jābūt 24. gads, ir izteikušas 13 valstis, bet to mēs arī vēl precīzi nezinām, to mēs uzzināsim tikai 20. martā, kad tiks konkurss publicēts, varbūt vēl kāda valsts ir apstiprinājusi savu dalību, jo, kā jums iepriekš teicu, 21 valsts piedalās šajā ICT Agri-Food konsorcijā. Un līdzīgi kā Čistera Eranetam, arī Latvijas plānotais finansējums ir 600 000 konkursam, un projekta dalībnieks var saņemt līdz 100 000 eiro gadā. Tas arī līdzīgi. Un arī tāpat tās 2 tie projekta dalībnieki no Latvijas. Ja? Detalizēta informācija par projektu konkursu, kā jau teicu, būs pieejama no 20. marta vai projekta tīmekļa vietnē, un tāpat arī mūsu Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā būs šī informācija izvietota. Un katrā gadījumā arī jūs variet zvanīt vai rakstīt, ja kādi jautājumi ir, tad tiksim skaidrībā. Ja? Tas no manas puses viss. Paldies jums! Paldies, Dace! Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Redzu, jā. Jautājums ir, vai no vienas institūcijas var iesniegt tikai vienu pieteikumu uz šo bišu konkursu, vai arī, teiksim, ja man, piemēram, ir
2 vai 3 konsorcija ar šo tēmu. Es varu pieteikt visus 3, piemēram. Nu, jā, mums tādu ierobežojumu nav, jā. Nevar viens zinātniskais vadītājs iesniegt vairāk, mēs tā kā negribam redzēt, bet, saprotiet, institūcijas ir lielas, piemēram, Latvijas universitāte. Mēs neierobežojam, ka Latvijas universitāte var iesniegt tikai vienu projektu pieteikumu šajā konkursā. Tur jau mēs skatāmies, kas iesniedz, kuri cilvēki tie, kura zinātniskā grupa vai iekšējais institūcija ir iesaistīts konkrētajā projektā. Ok, paldies. Vēl ir, jā, lūdzu. Labdien, un sakiet, lūdzu, bet tie 100 000 ir uz vienu partneri no Latvijas, teiksim, ja, teiksim, 2 no Latvijas piesaka, tad... Jā, tad katram, jā, uz vienu partneri, jā. Skaidrs, labi. Gadā. Jo redziet, varbūt tā, ka, teiksim, tas projekts vai tas partneris tikai 2 gadus piedalās, vai ne? Un tāpēc mēs esam definējuši, ka tie 100 000 ir uz vienu gadu, jā. Skaidrs, paldies. Bet maksimāli projekts 3 gadus ilgst, jā. Tad Dace šeit būs tikai 3-gadīgi projekti, ja nav tā kā 2 vai 3 gadi. Skatīsimies, vēl pārbaudīsim, kad būs tas pilnais teksts, bet patreiz, gan bija, jā, tāda runa bija, ka būs uz tiem 3 gadiem projekti, bet, īsti mēs to 100% varēsim pateikt tad, kad būs 20. martā, kad būs publicēts nolikums. Paldies, jā. Vai vēl kāds jautājums par šo ICT AgriFood Eranetu? Liekas, ka nav šobrīd, ja? Un tad, laikam, ir pēdējā sadaļa mūsu šodienas prezentācijā. Es vēl vienreiz īsi atgādināšu par mūsu vispārējiem nosacījumiem vispār Eranet finansēšanas jautājumos, ja? Tie ir vispārīgi, jo mēs strādājam pēc ministra kabineta noteikumiem, tā sauktiem numur 259, kas pasaka, kā atbalsts tiek piešķirts dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecībā un tehnoloģiju jomā. Dažas lietas jau mēs te gan Dace, gan es pastāstīju pie Eranetiem, bet šobrīd tas kopsavilkums, jo īstenībā mūsu pieredze strādājot ar Eranetiem un iepriekšējiem konkursiem tajos, mēs redzam, ka cilvēki nevienmēr izlasa to garo dokumentu, kas visos konkursos tiek sagatavots, kur katra valsts ir ielikusi savus nosacījumus, kā valsts finansē savus partnerus projektos. Tur ir arī Latvijas sadaļa vienmēr, tāpēc šobrīd jums visiem īsi atgādināšu, ka jebkurā Eranetā mums tad Latvijas dalībnieks var projektā pieprasīt līdz 100 000 eiro gadā. Tas ir vidēji, ja, tad es gribētu pateikt to, ka ja projekts tiek īstenots un tur jau īstenojot projektu naudiņa ir vajadzīga, piemēram, vienā gadā vairāk, otrā mazāk, atkarībā no darbiem, kas ir jāveic projektā, tas var mainīties. Tas nav noteikts, ka projektu īstenojot katru gadu mēs dodam tikai tieši to 100 000. Bet plānojot projektu, mēs vidēji lūdzam plānot, tad vidēji nepārsniedzot 100 000 uz katru projekta gadu. Un otrs ir, jā, tā ir maksimālā summa, bet budžets ir jāpiesaka un jāpieprasa atbilstoši tam darba apjomam, kas jums konkrētajā projektā ir plānots. Tas var būt arī mazākas summas kādreiz, jo darba apjoms ir svarīgs. Tad atkārtošu vēl vienreiz, ka mēs atbalstām šajos projektos zinātniskās institūcijas, kas ir reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnisko institūciju reģistrā. Tie ir zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, zinātniskie centri un mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī lielie uzņēmumi var iesaistīties šajos projektos, un tiem ir jābūt tad reģistrētiem uzņēmumu reģistrā un sava pamatdarbība jāveic Latvijas teritorijā. Tas ir nosacījums. Lūdzu, nākošo. Tātad prasības projektu pieteicējiem, ja?
kā jau es teicu, tad, ja tas ir uzņēmums, viņam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra komercreģistrā, un savukārt zinātniskiem institūtiem, universitātēm, kas ir publiskās institūcijas, jābūt reģistrētām zinātnisko institūciju reģistrā. Ja uzņēmums piedalās projekta pieteikumā, tad šim uzņēmumam ir jāspēj, jābūt pieejamiem pēdējo 2 gadu finanšu pārskatiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jābūt vismaz 2 gadus vecam. Tā. Mēs šajos ERANET konkursos netiek, diemžēl, atbalstīti startupi vai tādas institūcijas, kas tikko ir izveidotas. Arī zinātniskiem institūtiem un universitātiem ir jābūt pieejamiem tātad publiskajiem pārskatiem par pēdējiem 2 gadiem. Ja tas ir uzņēmums, tad nedrīkst būt nodokļu parādu uz projektu pieteikumu iesniegšanas brīdi, nedrīkst ierosināts maksātnespējas process, nav kaut kāda sodīta vai citi juridiski noteiktas sankcijas vai finansiāli pārkāpumi, kas liektu saņemt šo valsts budžeta finansējumu uzņēmumam par projektu īstenošanai. Tāpat ir mēs pārbaudīsim droši vien un uzraudzīsim, vai šis vai netiek jau, vai tā ir uzņēmums vai zinātniskā institūcija, ka par konkrētajām projekta darbībām jau netiek saņemts cits publiskais finansējums. Piemēram, tas var būt Eiropas Savienības struktūra fondi kādi, citi fondi vai arī valsts budžeta cita vienkārši programma, kas atbalsta zinātnisko darbību. Jā, un uzņēmumiem vēl ir šī prasība par to, ka, ja vēlas saņemt šo finansējumu, valsts budžeta finansējumu projektu īstenošanai, tad viņam ir jāparāda, ka savā saimnieciskās darbības izdevumu, tā mēs redzam skaidri nodalītas projekta attiecināmās izmaksas no pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības. Tam ir jābūt atdalītam. Un līdzīgi arī tas ir zinātniskiem institūtiem un universitātēm šī prasība. Tad, lai nebūtu tā, kad mums ir šaubas par to, kur mūsu finansējums aiziet, piešķirtais finansējums īstenībā aiziet pēc tam kādām citām darbībām atbalstam. Nākošais. Jā, un tagad vēl tāda nianse, kad mēs piešķiram līdzfinansējumu, vai valsts atbalstu. Tad, ja tās ir universitātes, zinātniskie institūti, tad zinātniskās institūcijas, kas ir publiskas valsts izveidotas iestādes, tad viņas pamatā saņem finansējumu projekta īstenošanai. Un viņas saņem šo finansējumu līdz pat 100% no tā budžeta, kas ir pieprasīts projektā. Savukārt uzņēmumiem finansējums tiek piešķirts saskaņā ar valsts atbalsta nosacījumiem, ko nosaka Eiropas komisijas regula numur 651 no 2014. gada. Un konkrēti mēs strādājam pēc šīs regulas 25. panta, kur ir noteikts, kā atbalsts tiek piešķirts pētniecībai un attīstībai. Tad šis atbalsta lielums ir atkarīgs no tā, ko uzņēmums dara konkrētajā projektā, vai viņš veic rūpniecisko pētījumu, vai viņš veic eksperimentālo izstrādni, vai tā ir tehniski ekonomiskā priekšizpēte. Tātad tur atbalsta intensitāte ir dažāda. Vislielākā tā ir rūpnieciskiem pētījumiem, tas ir 50% no pieprasītajām kopējām izmaksām projektās, savukārt eksperimentālā izstrādē tas ir 25%, un arī tehniski ekonomiskai priekšizpētē tie ir 50%.
Savukārt šo intensitāti var vēl palielināt. Tas ir attiecībā uz, šie palielinājumi attiecās uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad par 20% vienkārši tiek pielikti klāta 20%, un tad, ja tas ir mazais uzņēmums, un 10%, ja tas ir vidējais uzņēmums. Tad, piemēram, ja ir rūpnieciskie pētījumi projektā, tad mazais uzņēmums jau var saņemt 70% no savām kopējām projekta izmaksām, un vidējais uzņēmums tad 60% no kopējām projekta izmaksām. Un vēl papildus vēl var nākt klāt 15%, ja projektā tiek izpildītas konkrētas lietas. Tātad notiek sadarbība starp uzņēmumiem, no kuriem viens ir vismaz mazais vai vidējais uzņēmums. To var arī skatīties starptautiski, jo visi projekti ir starptautiski. Ir nosacījums, ka neviens no šī projekta dalībniekiem nesedz vairāk kā 70% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Un pēdējais ir, kad projekta rezultāti tiek izplatīti zinātniskajās konferencēs, publicēti zinātniskos izdevumos, pieejami publiskās datubāzēs vai atvērtā PIN-kodu programmatūras veidā. Jūs redzat šeit attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem, šeit sanāk rūpniecisko pētījumu gadījumā 50, 20 un vēl 15, tas ir tad jau 85%, bet regula pasaka, ka maksimāla atbalsta intensitāte var sasniegt 80%. Tad mazais uzņēmums maksimālā, jebkurā gadījumā, maksimāli nekad netiks pārsniegts valsts atbalsta intensitāte 80% no projektā pieteiktajām kopējām izmaksām. Tas man arī īsumā, vēl ir tad par izmaksām, bet es saprotu, mēs jau par šito runājam Taivānas gadījumā, labi. Jā, tad šīs likmes ir noteiktas kādas no valsts budžeta, ja mēs līdzfinansējam projektus, tad maksimālās stundas likmes ir tādas, kā jau minēja Līva, tad projekta vadītājiem tas ir 30 eiro stundā, projekta galvenajam izpildītājam tas ir līdz 24 eiro stundā un projekta vienkārši izpildītājam līdz 19 eiro stundā. Projekta izmaksās vēl var tiek iekļautas komandējuma izmaksas bez personāla izmaksām. Ja ar visiem nodokļiem komandējuma izmaksas atbilstoši attiecīgiem MK noteikumiem, kas nosaka, kā tiek finansēti komandējumi Latvijā. Tad ir izmaksu kategoriju var iekļaut par instrumentu, sīkā instrumentu un aprīkojumu iegādi, cik tālu, tas ir par aprīkojumu, jā. Tad, ja par aprīkojumu, tad uz projektu var attiecināt tikai šī aprīkojuma amortizāciju. Tas nozīmē šīs iekārtas izmantošanu, nolietojumu, konkrētajā projektā, cik lielā apmērā aparatūra tiek lietota. Savukārt, pilnā apmērā mēs sadzām tad izmaksas par materiālu iegādi, reaģentiem, citiem sīkiem piedarumiem. Var paredzēt projektā līguma pētījums, tas ir vai ārpakalpojums, kā to mēs dažreiz saucam, bet te ir ierobežojums, ka šis ārpakalpojums nedrīkst pārsniegt 25% no projekta tiešajām izmaksām. Tad tas ir līguma pētījumi, tas ir, piemēram, par patentu licenču iegādi, vai tas ir kādu darbu izpilde, tieši projekta darba izpilde, ko nevar veikt pats partneris, bet tad var uzdot ar iepirkumu procedūru, piesaistīt kādu ārējo izpildītāju, kas veic šos darbiņus. Un tad šīs visas manas nosauktās bija projekta tiešās izmaksas, vēl ir netiešās izmaksas, angļu valodā overheads. Un tās mūsu gadījumā, Latvijas gadījumā, var būt līdz 25% no projekta tiešajām izmaksām, no kurās nav ieskaitīts ārpakalpojumu izmaksas.
Tas ir formulējums, kas strādā visos Apvārsnes Eiropa lielajos projektos, tā kā šeit nav būtisku atšķirību no tā, kā, ja jūs iesniedzat Eiropas projektus, tad šī prasība par netiešām izmaksām ir precīzi tāda pati, kā Eiropas Savienības ietvara programmu konkursos. Uzņēmumu gadījumā, tā kā tas ir valsts atbalsta, tad mēs lūdzam iesniegt mums faktiskās izmaksas, kas ir radušās kā netiešās, bet arī viņas nedrīkst kopumā pārsniegt 25%, ja, kurās nav ieskaitīti ārpakalpojumi. Tas man ir tad kopumā viss tad jūsu zināšanai par to, ja jūs interesēties, ja jūs piedalāties Eranet projektu konkursos un piesakat projektu. Vēl gribu pateikt, ka droši vien marta beigās būs vēl cits webinārs, jo mums vēl atvērsies daži konkursi. Tas būs gan bilaterālā programma, gan Eraneti. Tad būs vēl viens, bet šobrīd tas ir viss. Vai par šiem jautājumiem arī ir kaut kādi jautājumi vai neskaidrības? Liekas, neredzu. Tādā gadījumā laikam viss šobrīd skaidrs. Jebkurā gadījumā jūs varat tad par konkrēto jūsu interesējošo konkursu griezties pie mums, tad pie Līvas Griņevičas par Taivānas fondu konkursu, pie Elze Zeitlers par osmozes programmu, pie manis par Čisteres Eranet konkursu un pie Dācas Tirzītes par ICT Agri Food konkursu, lai, ja jums ir jautājumi vai interese, kā pieteikt projektus, kā atrast partnerus, kā veidot budžetus, tad lūdzu, esiet laipni aicināti rakstīt vai mums zvanīt. Tad es teikšu paldies par dalību. Un uzredzēšanos!